Jā, lūdzu. Labdien! Par Lienas ielu 6, 30 minūtes? Jā, protams. Uz tikšanās. Labdien! Man sauc Uldis. Prieks, ka interesējaties par vēsturisko koku apbūvi. Labprāt pastāstīšu jums par to sīkāk. Sekojiet man! Tepat blakus ir Koka Rīga, un iespējams nākotnē šis būs jaunais Kalnciemu kvartāls. Šī ēka ir celta 1860. gadā, un kā mēs ļoti labi zinām, šādi arhitektūras pieminekļi, tāpat kā vīns un sievietes, ar gadiem kļūst tikai vērtīgāki. Šeit ir lieliska vieta, kur dzīvot. Pa labi Ziedoņdārzs, pa diagonāli Grīziņu kalns, pa kreisi 4 sabiedriskie transporti un baznīca. Jā, mājas vecums ir vairāk kā 100 gadi, bet Rundāls pilī, piemēram, 280. Pagalmā ir bezmaksas autostāvvieta un bezmaksas apsardze, jo Marijas tante pirmā stāva logā ir modrāk par robežsardzi. Ieeja ēkā ir no pagalma puses. Tikai pāris soļi, un jūs jau esat pavisam citā pasaulē. Viss droši kā bankā, arī durkods. Dosimies iekšā. Uz ēkas otro stāvu ved koka kāpnes ar smalki virpotām detaļām. To vecums pielīdzināms 100-gadībai, taču tās drīzāk izdilas nekā salūzīs. Tualete dzīvoklim atrodas kāpņu telpā, un tā, kā tautā sakām, ir sausā. Iedomājieties, cik gan tā neparasta iespēja būt pašā Rīgas sirdī, bet justies kā Latvijas pasakaino lauku dzīlēs. Kā jau kārtīgos mājokļos, par drošību gādā metāla durvis. Lūdzu! Dzīvoklis aprīkots vislabākajās minimālismu manierēs. Nav iespējams apaugt ar liekām mantām. Tepat virtuve, tepat duša un istaba. Dzīvokļa interjerā atradīsiet saulainās Itālijas raksturīgās iezīmes. Ieejas arka, griezt plūdlīnijas un baroka laika replikas pie sienām. Dzīvoklī ir arī improvizēta vieta kamīnam. Tajā varēsiet novietot jebko, kas sasilda jūsu sirdi. Sākot no elektriskā kamīna, beidzot ar akvāriju vai bērnu zīmējumiem. Komunālajie maksājumi sastāda 20 eiro mēnesī cauru gadu. Pārējais jau kā paši tērējat. Iegādājoties šo dzīvokli, jūs iegādājaties arī domājamās daļas no zemes. Viss, kas nepieciešams, ir neliels kosmētiskais remonts un pozitīva attieksme pret dzīvi. Vai mums ir darījums?